Čau! Čau. Tas iekšā. Nu, esi gatava prezentācijai? Jā. Un kamera līdzi ir? Ir. Nu, kā tev grāmatas ir? Protams, kā tad es tām? Nu, beidzam dāpātēm uz mašīnu. Jā, protams. Kārtībā pat galvenais. Es jau atradu dažus faktus, informāciju par naftu. Rekurem, kas ir nafta? Nafta ir dažādu ogļūdeņražu maisījums. Nafta satur alkānus, ciklu alkānus, alkēnus, alkīnus un arīnus. Naftas sastāvā pirmais veidā ir arī ēra, slāpekļa, skābekļa savienojumi. Naftas sastāvs ir atkarīgs no tās iegūšanas vietas. Nafta ir radusies no augu un dzīvnieku atliekām. Iedomājies, daudz miljonu gadu laikā. Nu, es arī atradu dažus faktus. Paklausies. Nafta ir melna, ķēpīga masa, kas apvieno degvielu un dažādas mērvielas smārdu. Naftas blīvums ir nedaudz mazāks par ūdens blīvumu, un nafta slikti šķīst ūdenī. Nu, kas ir mūsu pirmais pieturas punkts? Mūsu pirmais pieturas punkts ir no Valmieras uz Rīgu. Tu nezēšot, kolēģi, cik precīzi ar sevi. Labdien! Labdien! Mēs esam Zaiga un Melānija. Vai mēs nevarētu jums ātri uzdot pāris jautājumus par naftu Latvijā? Par naftu. Jā, bet ļoti ātri, man patiešām. Jā, esiet lūdzu tik laipni. Man ir daži dokumentiņi par naftu. Tātad, nafta Latvijā tieši. Jā. Gribētu vispirms pateikt to, ka izpētes urbumi nekādā gadījumā nepieder zemes īpašniekiem, bet gan valstī. Šādu urbumu ierīkošana izmaksā vairākus miljonus lapu, kas varētu atmaksāties 2 līdz 3 gadu laikā. Es varētu nedaudz arī pastāstīt par Latvijas naftas potenciālu. Tātad, sauszemes teritorijā naftas apjoms varētu būt 100 miljonu barelu, bet jūs... Kas ir bareli? Viens barelis ir 159 litri. Tātad, sausmē ir 100 miljonu barelu, bet jūs teritorijā 360 miljonu barelu. Naudas izteiksmē tas būs 2,5 miljārdi ASV dolāru. Nu, ja reiķināt, ja naftas cena ir 40 ASV dolāru par barelu. Latvijas iekšzemes koproduktam naftas ieguve dot ap 50 miljoniem latu gadā. Nafta ir koncentrēta 9 vietās – pie Kuldīgas, Bernātiem, Liepājas, Priekulas, Piltenes, Durbes, Ēdoles, Vergavas un, protams, Baltijas jūras šelfā. Kopumā padomju laikos Kurzemē, Sauszemē un arī te piekuļošajā Baltijas jūras daļā pavisam zinātnieki izdarījuši ap 100 urbumu. Diezgan daudzos tika konstatēti naftas pazīmes. Atsevišķos urbumos iegūta neliela naftas pietece. Nu, tas arī viss, meitenes. Man patiešām tā jāskrien. Liels paldies jums! Neskatoties uz jūsu teikt, paldies! Nu, gan brangi pastrādājām. Nu, kur tad dodamies tālāk? Tālāk uz Kuldīgu. Labdien! Vai jūs lūdzu nevarētu pastāstīt kaut ko par Latvijas naftu, īpašo Gudanieku pagasta naftu? Pirmās naftas iegūs Latvijā atklāja 1963. gadā Kuldīgas rajona Gudanieku pagastā. Naftas atradnē Kuldīgas rajonā ir 5 īpašnieki, 3 privātpersonas, Gudanieku pagasts un dāļa dibinātā firma Artis J.P., starp kuriem pašlaik notiek strīds par īpašnieku tiesībām. Otra naftas ieguve vieta, kas ir arī lielais strīdu avots ar lietuviešiem, atrodas jūrā. Pagaidām nav zināms, cik naftas tur ir un kāda tā ir. Laimotiņ, nāc pastāst atkal ko par naftu. Jā. Tātad par Kuldīgas naftu. Tās krājumi ir ap 770 000 tonu. Pēc ogļūdeņraža sastāvā Latvijas nafta pieskaitām pie metāna naftas grupas.
Gudanieku nafta ir ļoti augstas kvalitātes. Tā dēvēt par parafīnu tipa naftu. Protams, tā nav piemērota benzīna ražošanai. Šādu naftu pārstrādājot ir piemērota kosmētikas produkcijas ražošanai. Cik pašlaik ir zināms, šo naftu ieguvu krājums ir ļoti minētīgs un nav zināms, kā to ieguvēji plāno to izmantot. Vai ne? Jā, tas viss, ko mēs varam kā Gudanieku pagastu iedzīvotāji pastāstīt jums. Jā. Diena gan bija forši vetīšai, ne? Nu, kas ir mūsu nākušā pietura? Tātad uz Ventspili. Labdien! Mēs esam Melānija un Zaiga. Mēs taisam skolā projektu par Latvijas naftu, un tāpēc mēs atbraukuši tieši uz Ventspili. Ko jūs mums varētu nedaudz pastāstīt vairāk? Nu, ko es varētu pastāstīt par Ventspils naftu kā organizāciju? Nu, var sakot, Ventspils nafta ir starptautiski nozīmīga organizācija ar 47 gadus ilgu pieredzi, kas nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu un tranzītu uz ārvalstīm. Laikam es vairāk neko pastāstīt nevarējuši, tad jums būtu jādodas intervēt kādu kompetentāku personu šajā jautājumā. Tas būtu Anduls Kvēps, kas tieši nodarbojas ar naftas produktu pārstrādi. Labi. Kvēpa kungs! Labvakar! Labvakar! Mēs esam Zaiga un Melānija. Vai mēs nevarētu no jums lūgt mazu interviju par naftu Latvijā? Jā, labprāt. Nē, šeit nē, vai ne? Nu, tad varbūt jā, kādā solidākā telpā. Jā, uziesim augšā labāk. Jā, labi. Kā arī tu paliec manā vietā? Nu, tad lūdzu pastāstiet, ko var ražot no naftas un kā to izmantot? Nu, no naftas var ražot degvielu, parfimērijas izstrādājumus, sintētisko šķiedu, sintētisko kaučuku, plastmasu, ārstnieciskās vielas un šķīdinātājus. Nu, Latvijas naftas ražošanas virzieni ir galvenie. Galvenie ražošanas virzieni bija smērvielu ražošana un ķīmiskā rūpniecībā. Nu, tad paldies jums! Jā, lūdzu, skriet atpakaļ. Jā! Nu, tad aizbraucam vēl uz Liepāju, un tad es gan domāju, ka pietiks. Nu, labi, lai būtu Liepāja. Labdien! Labdien! Mēs esam Melānija un Zaiga. Ko jūs varētu mums pastāstīt par naftas nozīmi? Nu, sāksim jau ar to, ka ir atklāts arī naftas iegūs Liepājas rajonā un Baltijas jūrā, kurā naftas meklēšana sāksies 1976. gadā. Nu, un tātad par naftas nozīmi. Nafta agri vai vēl beigsies, turklāt visai drīz, un mēs iespējams esam ļoti tuvu šai krīzei. Dzīve mūsdienu pasaulē nav iedomājama bez naftas, uz kuras balstās visa mūsdienu ekonomika. Mūsdienās šis fosilais kurināmais ir kļūst par galveno energoresursu. Bez naftas vai tās produktiem tiktu paralizēta jebkuras valsts ekonomika. Tāpēc notiek nopietnas spēkošanās un pat kari par ietekmi šajā jomā. Vairums alternatīvo enerģijas iegūs veidu neaizstās naftu, jo to iegūšanai ir vajadzīga nafta. Mūsdienās rūpniecība ir ļoti atkarīga no naftas produktiem, un bez tiem būtu neiespējami ražot lielāko daļu mūsdienās pieejamo preču. Biodegviela nav risinājums, jo neviens nespēs izaudzēt tik daudz, lai aizstātu naftas pieprasījumu, ņemot vērā to, ka arī pārtika ir jāražo. Principā viss, ko var pateikt. Liels paldies! Labs darbiņš, kas padarīts. Tagad atliek aizbraukt mājās un samontēt visu šo video materiālu kopā. Braucam mājās. Bet nafti... Tas arī būtu visi. Es neko vairs arī tā pašā nezinu.
Nogriezīs turpini.